Labdien! Šodien ir preses brīvības diena, un tādēļ mēs šodien gribam nedaudz padiskutēt par tēmu NVO un preses brīvība. Un tāpēc mums šodien ir viesos Saeimas deputāta Daita Kazāka. Tad viens no aktīvākajiem, redzamākajiem cilvēkiem sociālajos medijos, tā varētu teikt, Rolands Laķis. Nav tā, ne? Viņš vispīvīgākais. Un politologs Kristiāns Rozenvalds. So tā var stāstīt priekšā? Nu jā, apskatnieks. Apskatnieks. Tēvs ir politologs. Labi, tad šajā gadījumā apskatnieks Kristiāns Rozenvalds. Un līdz ar to pirmais jautājums tad visiem klātesošiem sāksim ar Dainu. Vai vispār, teiksim, Latvijā ir preses brīvība? Gan jā, gan nē. Jā. Gan jā, gan nē. Es domāju, no likumdošanas puses mums tas viss ir ietvarā, un arī normatīvajos aktos viss ir ietvarā. Tas, ko mēs varētu vēlēties, varbūt ir spēcīgākus un neatkarīgākus mēdījus, kur varbūt īpašnieku ietekme nav tik jūtama. Ja mēs runājam par Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem, tātad Latvijas televīziju, Latvijas rādio, kā arī tagad apvienoto portālu LSM, es domāju, ka kvalitāte aizvien uzlabojas. Es ceru, ka arī mani kolēģi var pievienoties, ka šeit tās ietekmes no politiskās vai no biznesa vides ir mazinājušās. Un es ceru, ka mēs visi varam spriest par to, ka publiskā televīzija un rādio kvalitāte ir augusi. Tas, kas par ko man ļoti ir jādomā, ir tas, ka runājot par mediju neatkarību, es domāju, portāli ir tie visneatkarīgākie. Un man īstenībā ir aicinājums arī Latvijas rādio, kad viņi veido apskatus par to, kas ir preses apskati, ka viņi ietvertu tur informāciju arī par portāliem, jo, diemžēl, ir tā, ka drukātā presa mums ir vairāk ietekmēta no īpašnieku puses. Protams, mums aizvien ir jārunā par to, ka mums nav caurspīdīga mēdīju īpašnieku atspoguļošanas sistēma. Mums aizvien jāstiprina likumdošana un arī normatīvā bāze par to, lai mēs zinātu, kas ir patiesie mēdīju īpašnieki, kas arī daļai tomēr ietekmē arī redakcijas darbu. Tas būtu īsumā mans komentārs. Jā, Klaus? Es domāju, ka šobrīd tā situācija ir ļoti interesanta. Interesanti tā ziņā, ka, un to mēs redzam ciparos, tradicionāli mediji, šajā gadījumā avīzes. Tad, kad mēs studentu auditorijā pajautājam, kurš lasa avīzes, labākā gadījumā paceļās viena roka, tāpēc, ka vecāki vēl ieradumi pēc abonē. Ja? Tātad, es šeit redzu labo ziņu, jo tradicionāli mediji, prese, rādio, televīzija šobrīd sāk zaudēt auditoriju. Līdz ar to šis spiediens no mēdīju puses, tā kā tas ir bijis, mums ir kaut kādus pēdējos 50 gadus, ja, aizvien man zinās. Un pat ja jūs paskatīsieties uz galvu, tad šobrīd šeit strādā vismaz jau visi četri jau kā neatkarīgi mēdīji, jo šobrīd šī ik pa brīdim tiek Twitters lietots, ik pa brīdim Facebooks tiek lietots, ik pa brīdim draugi tiek informēti par to, kas ar mani notiek. Un, manuprāt, tā ir tā jaunā, ļoti svarīgā tendence, ka šobrīd katrs cilvēks ir spējīgs kļūt par mēdīju. Pie viena nosacījuma, ja viņam, protams, ir ko teikt, un ja viņš māka ap sevi izveidot auditoriju. Šī ir labā ziņa nevalstiskām organizācijām. Jo nevalstiskām organizācijām ir nemitīgi jāveicina šis dialogs ar auditoriju. Un šobrīd ir šie kanāli. Te, protams, ir jautājums, kam šie kanāli pieder. Kam pieder Facebooks, kam pieder Twitters, ja? Bet tas jau ir varbūt jau ļoti dziļāks. Ja? Tajā lietotāja līmenī, man liekas, mums pilnībā pietiek. Nē, kāpēc es runāju par šo, kam pieder?
Tāpēc, ka ja mēs šobrīd skatāmies uz tām tendencām, mēdīju tendencēm, kas notiek Krievijā, un mēs esam spiesti skatīties uz šo savu tuvāko kaimiņu, tad šobrīd Krievijā notiek ļoti mērķtiecīga interneta kā mēdīja nogriešana. Ja? Burtiski vakar vai šodien tika pieņemti vēl daži likumi, kas ievērojami ierobežo preses, šajā gadījumā es vispārībā domāju, ka ir nepareizi formulēts sarunu temats. Preses brīvība. Prese ir tikai viens segments. Šajā gadījumā mums ir jārunā par mediju brīvību kā viedokļu brīvību. Un ja mēs skatāmies no viedokļu brīvības šīs pozīcijas, tad es domāju, ka Latvija atrodas ļoti labā situācijā. Jo, ja es paskatos, ko cilvēki raksta, ko viņi komentē, tur ir dažādi viedokļi, vēl bez tam, neskatoties uz visu šie viedokļi, tomēr kaut kā tiek salāpoti savā starpā. Man negribās jau reflektēt uz to, ko jūs abi pateicāt, bet es nezinu par to, es drusku pareflektēšu. Pirmkārt, es par tiem īpašniekiem nemāku spriest, jo es savā ziņā tam kaut kādā veidā negribu pievērst lielu uzmanību, tāpēc, ka man nav īpaši skaidrs, kam šobrīd pieder BNS, vai viņš pieder caur trešo pensiju fondu, kuram tur pensiju fondam un tam līdzīgi. Drīzāk tas, kas man no viņiem gribētos, es gribētu no visiem mēdījiem redzēt kaut kādu redakcionālo politiku, bet no otras puses arī redakcionālās politikas neesamību arī politika. Mēs gribam, un mums nav. Ja? Vienas puses. No otras puses, tās no pat puses, mani netik daudz uztrauc tas, ka vienā konkrētā mēdījā var būt angažēts saturs. Ja neatkarīgi rīt avīze grib, viņi tā dara. Ja diena grib, viņi tā dara. Visām avīzēm, arī visā pasaulē ir kaut kāds tradicionālais uzstādījums, tā skatā viņu pašu brīvas gribas, jeb viņi apvienojās, tāpēc, ka viņi tā grib kādu būt kopā, tāpēc, ka viņam īpašnieks viņus ir tādas bāzes sapulcinājis. Problēma, kas rodās, ir nevis tas, ka tas viens mēdījis nepūlc abus viedokļus, jo tam nav viņa jābūt pienākumā īstenībā. Problēma ir, ka viņa jābūt, ka Latvijā ir apstākļi, kad es gribēdams izpaust kaut kādu viedokli, noskatos to laukumu, kas atrodas, un kā skaidrs piedāvāt kaut kādu vajag samierniecisko 9. māja ideoloģiju Latvijas avīzē būtu kā pastūdi, jo viņiem ir otrāds uzstādījums. Vienīgi varbūt viņi var paņemt man pretī kā tādu, nezinu, tur izpētes objektu un kaut ko tam līdzīgi. Citās avīzēs tas arī varētu nebūt, tur tas varētu iet iekšā. Un līdz ar to man ir tā iespēja, līdzīgi kā nacionālam radikālam ir iespēja izpausties vienā avīzē, tad savukārt citiem uzskatiem otrā avīzē. Bet man dažos brīžos liekas, un tur es varbūt nepiekritīšu Kazākas kundzei, ka tā brīvība ir baigi izteiktā, jo, ja mēs apskatāmies lielo portālu saturu, tad viņš ir tīri atkarīgs no zinām mērā informācijas resursiem, un tur jau ir zinām specifika par žurnālistu kvalitāti un jauniem apstākļiem, kas ir tās uzmēs copy-paste režīms. Ja tu paņem, pieņemsim, ja letā ir BNSā ienākusi viena konkrētā ziņa kaut vai 5 kļūdām, tad viņi ātri apsteigās pilnīgi visus portālus, viņi būs pirmā lapā dienā, Delfos, TVNetā, Polo, NRA un Latvijas avīzes portālos, un principā neko tā situācija neatšķirsies. Un ja spējuši pat ielīšu kādu citu akcentu, ja, viņam ir grūti to esošo, kā to Latvijas tulkoto mainstream, viņai iekļauties. Ja es pēkšņi pateikt, pirmākais, citāmies variantu. Mēs runājam 32-40 stundas pirms 9. māja. Es gribētu pateikt, piemērkais kaut kādu konkrētu viedokli par 9. māju. Kur? Krievu avīzēs, uz Urā, Latviešu avīzes. Nezinu. Es neticu. Es piemērkais ar 9. māju. Ja es gribētu ar savu Krievu avīzēs, visas viņas ir brīvas, līdzīgi kā visas Latvijas avīzes ir brīvas. Es gribētu izpaudies par kaut kādu vienu viedokli. Tur nav tik viennozīmīgi. Būtu grūti iekļauties. Jā, tā kā mūsu tēma ir preses brīvība, mēdīju un NVO sektors, tad es pamatā tomēr aizstāvētu to, ka mums ir jāstiprina mūsu pilsoniskā sabiedrība. Mums ir jāaudzina cilvēkos kritiskā domāšana. Diemžēl mūsu izglītība, kas ir nākusi postsovietiskā telpā, nav sekmējusi šo te kritisko
domāšanu, un lai to arī skaties daudzus mēdīju avotus, tad tomēr visu laiku ir jādomā līdzi un jāveido savus viedoklis par procesiem. Līdz ar to, kas man būtu svarīgāk un ko es visvairāk gaidītu no mēdījiem, ir objektivitāte un viedokļu daudzveidība izklāstot kādu ziņu. Un es domāju, ka sabiedriskie mēdīji, gan televīzija, gan radio šobrīd jau ir kvalitatīvi to uzlabojusi. Tas, kas, protams, man traucē, piemēram, ka ir šī mēdīju tendenciozitāte uz skandālu pusi, ka ir ļoti maz šādas pozitīvās informācijas par procesiem, kas notiek mūsu sabiedrībā, bet tā ir arī vispār vispasaules problēma ar mēdījiem, jo, ja es esmu runājusi konferencēs ar kolēģiem no Āzijas, Latīņamerikas un tepat arī no Eiropas, tad šī skandalozitāte, tas ir uz ko mēdīji šobrīd ļoti ir tendēti, jo tādā veidā viņi dabot šos klikšķus. Mums kā sabiedrībai būtu jāaudzina vismaz savu publiskie mēdīji, kā televīzija un radio un arī internetu portāls, par to, ka mums būtu jābūt viedākiem, vismaz tur, kur ir sabiedriskais pasūtījums, mums ir jābūt analītiskai, žurnalistikai, un tas, es domāju, ir tas pamats, un tas ir, kas veidos mūsu domāšanas veidu arī mums kā individiem, gan arī kā sabiedrībai, un tādā veidā stiprinot sabiedrību, es domāju, arī politiķu atbildība un arī mēdīju atbildība būs lielāka, jo, diemžēl, es daudz neticu pašregulācijai. Man tomēr liekas, ka spiediens no sabiedrības ir ļoti, ļoti svarīgs arī uz to kvalitāti gan politiķiem, gan arī mēdījiem. Jā, un tagad pieminēts, vārds kritiskā domāšana, vienkārši es piekrītu šajā brīdī, ka ir jāaudzina šī kritiskā domāšana. Man liekas, ka kritiskā domāšana nav pašmērķis. Jo es tomēr gribētu atgriezties vēl nedaudz pie tā iepriekšējā temata, par ko mēs runājām. Un man liekas, ka šobrīd notiek sekojoša lieta. Ja mēs visu laiku dzīvojām tomēr ne dažu mēdīju telpā. Ja? Un tas, ko mēs sakām, mēs dzīvojam par laikos, dažu mēdīju telpā. Ja? Pēc tam iestājās it kā brīvība, sabiedrisko mēdīju reitingi, protams, nokritās, sāka augt privātie mēdīji vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka viņi stāstīja par to, par ko runāja virtuvē. Skaidrs, virtuves sarunas, jā. Tad, tagad mēs nodzīvojam līdz tam, ka privātie mēdīji, protams, ka pirmkārt kalpo saviem ienākumiem, un loģiski, ka viņa galvenais uzdevums ir nevis informēt sabiedrību. Viņa galvenais uzdevums ir veikt sabiedrisku darbību, un šīs darbības rezultātā gūt peļņu. Viss, tas ir skaidrs. Jā. Līdz ar to, kas tagad notikās tas, par ko jūs tieši teicāt, jā, ka skatītāji piesaiste, informācijas kvalitātes kritums, nenormāls, jā. Ja mēs tagad paskatīsimies, es noticies vispār televīzijas mēdīju telpā, konkurences nav, ir divi spēlētāji, sabiedriskā televīzija, jā, un viena privāta televīzija. Viena īpašnieka privāta televīzija, jā. Tā vairs nav konkurences situācija. Un šobrīd, kas notiek? Manuprāt, šobrīd notiek ļoti interesants attīstības cikls, kā cilvēki sāk neticēt privātiem mēdījiem, tā iemesla dēļ, ka viņi saprot, kāda ir viņu pamatmērķis, un viņi aizvien vairāk sāk ticēt sabiedriskam mēdījam. Un te ir jautājums, skatoties gan Latvijas radio reitingus, gan skatoties arī šobrīd sabiedriskās televīzijas reitingus. Es domāju, ka šobrīd mēs dzīvojam tādā laikā, ka mēs sākam ticēt mēdījām, kuru mēs visi kopā uzturam un kuru mēs visi kā sabiedrība formējam zinām pasūtījumu. Un te ir jautājums, kāds ir šis pasūtījums. Ja? Tas jau ir, teiksim, detaļu jautājums. Ja? Bet es domāju, ka šī tendence ir ļoti personīgi es gribētu pateikt, ka viņi ir ļoti apsveicami. Un man viņi ļoti patīk.
Un es ļoti atbalstu tieši to kustību, kas šobrīd notiek sabiedrisko mēdīju laukā. Tā jau tendence, kas ir, viņi daudz apskatīti arī profesionālā vidē, tas, ko Rolands tikko teica, ka principā vispār 3 iespējami varianti šobrīd. Pirmais variants ir valsts, ir sabiedriskie mēdīji valsts, vienkārši Latvijā nav sabiedriskā televīzija, nav sabiedriskās rādījā, Latvijā ir valsts televīzija, viņi nav sabiedriskā zināms. Bet tas nav nekas slikts, tā ir viss kārtībā. Bet tad viens variants, ka viņi ir šī te sabiedriskā valsts, kad mēs it kā paļaujamies uz to, ka tur ir cilvēki ar fotoaparātu, kas tiešām skatās uz tādu, varbūt ir valstisko līniju, kad ir pilnīgi skaidrs, ka 2017. gada pirms kara apstākļos visā pasaulē, mēs neslēpti stāstam par to, ka mums ir jābūt savam pretsparam, mēs iedodam viņiem zinām propagandas indevi klāt, un tas nav nekas īstenībā atžgājums, un tāds vienkārši ir. Ja? Un mēs to samierinamies. Variants 2 ir, ka mums ir kaut kāda tāda oligarkizētā prese, opcija 2, ko pārsvarā min kā piemēra neatkarīgā rītavīze, kur mēs zinām, ka viņiem ir sava dienas kārtība, bet īstenībā tāpat laikā dēļ tās viņa dienas kārtības, viņa arī citus jautājumus, kas varbūt nav Lembergam savtīgi. Viņi izņem viņus ārā no izrāda. Un ja mēs pievaram paši savas acis, tad zinām, ka Lembergs un visu, ko ir Lembergs labinošie pasākumi par viņu tiesām, pievaram viņam acis, uzliekam iekšējo cenzoru, viss pārējais ir baudāms produkts, sakarīgas intervijas, sakarīga apraksta un tamlīdzīgi. Trešais variants ir pēdiņās lielie žurnāli, kur tu arī izlasa 3 it kā brīvus rakstus, starp 25 reklāmas rakstiem un vēl 55 lielām reklāmas vienībām. Ja tu pastīšu, ka žurnāli, kas ir vienalga, kurš sieviešu žurnāli, mēs zinām, kā viņi izskatās. Tur šķīri. Tu vispār, principā, tekstu pat ir grūti atpazīt. Tur vienkārši viss pasākums. Virsraksts un bildi. Jā, virsraksts un bildi. Tas pats arī vīriešu. Lancētajos. Tā ir tās 3 opcijas, no kurām, principā, mums tas kompromiss ar sevi jāuzstājas. Jo tā vidusceļa pēc būtības, tas, ko es droši vien piekrītu, kur lielākais izaicinājums Latvijā šobrīd ir pirmā lieta, ka censties varbūt panākt to, ka man ir tāds viedoklis, ka vispār inteliģents cilvēks ar to atšķirās no tiem pārējiem cilvēkiem, ko viņš uzmanā zinām atbildību arī tos jautājumus uzdot. Nepārtraukt uzdot, un arī pat tad, kad ir vispār kopējais viedoklis par to, ka Ukrainā viss ir forši otrādi, es tagad lasu savu draugus Krievijā, kas tur vispār ir viena līnija, tad vienkārši uzdot jautājumu, mošku paskatāmies. Varbūt tomēr tajā Odesas, tajā namā kaut kas arī bija atžgājis. Piemēram pēc. Un nevis tāpēc, tāpēc, ka uzdot šo jautājumu pēkšņi kļūst rusofīlisks, rusofobisks, bet vienkārši nepārtraukt uzdot jautājumu, kas viens puses svarīgi. Jo tas, ko mēs tev arī pirms tam vienā mūsu diskusijā runājam, ka vispār šobrīd cilvēki Latvijā iedalās tādās visā pasaulē tās 3 kategorijās. Pirmā ir tā, kas jūtās stabili ar savu viedokli, un šobrīd nav stāsts par to, ka cilvēkiem ir problēmas ar, ka viņus kāds tur manipulē tam līdzīgi. Es, Kristians Rozenvalds, atverot Delfus un citus portālus, jau meklēju tos rakstus, kuros es pārliecināšos par to, ka Ukraiņi ir nevainīgi un Krievi ir vainīgi. Es gribu man to informāciju vajag. Es gribu sameklēt vēl vienu informāciju par to, ka Lembergs ir zāglis, jo man ir iekšējā, mana pārliecība, jo to ir tendēt. Man vajag nevis, es meklēju avīzēs nevis faktus, kas mani tur nepārtraukt šaudīt pa labu griesi. Mēs meklējam faktus, kas apstiprina manu patiesību. Un tas ir tas sliktākais, kas notiek. Un te ir plus mīnus ir kaut kādi gan izvērt 9% iedzīvotāji. Viņiem ir noteiktā viedokļa par 9. māju, par Krieviem, par jebko. Man ir viedoklis skaidrs un es eju uz priekšu. Tad ir tāda maza daļa, kas ir vienaldzīgie. Dažos gadījumos visi ir vienaldzīgi. Ko domā par kārsdekšanas tehnoloģiju? Ko? Par kārsdekšanas tehnoloģiju. Tu saproti, ka tu no tā neko nesaproti, ja kaut kāds tur vispār tur krikets. Kā tev patīk kriketu rezultātu? Neko nesaproti, tu tā čurika, es nepiedalos. Es neko nezinu. Tad tu godīgi atbild, ka es nezinu. Un tad ir tas 1%, kas ir tie inteliģenti, kuriem uzdevums uzdot tos jautājumus. Bet tā problēma tā, ka viņi ir maz. Salīdzinoši ļoti maz viņi ir Latvijā. Jo arī mēdījos cilvēki, viņi nevis jautājumu uzdevēji, bet viņi ir noteiktas pozīcijas, propagandētāji. Piemēram pēc, kāda jēga no diskusijas, kurā piedalās, piemēram pēc Aivars Ozoliņš no vienas puses un kaut kāds piņas Jurijs Aleksējevs no otras puses. Kāda jēga? 2 propagandisti savā ziņā pēc pārliecības propagandisti, nevis pēc amata. Varbūt neviens neviens neko nesaņem, piešķirts neko citu, bet vienkārši viņi pēc savas būtības propaganda.
Redziet, un varbūt šeit, jā, es pārņemšu bišķiņu, jo redz, man ir bišķiņa reflektācija. Es tomēr domāju, ka kritiskai domāšanai jābūt jebkuram pilsonim, jebkuram Latvijas iedzīvotājam, bet tikai inteliģentai. Tieši tā. Es nezinu, lai inteliģentai būtu. Tas ir uzstādījums. Tā iekšējā inteligence arī katram no cilvēkiem, vai ne? Un tas, ko es domāju, ka redziet, ja nav tā sajūta, ka mums ir sabiedriskie mēdī, bet gan valsts mēdī, tad es domāju, mūsu kā sabiedrības atbildība ir tas, ka valsts pasūtījums sabiedriskajos mēdījos atspoguļo sabiedrības intereses. Un tieši tāpēc neplāt ir konsultatīvā padome, caur kuru ir arī sektoram jāstrādā un caur ko arī sabiedrībai ir jāstrādā. Un tad, ja mēs paskatītos, tur noteikti vēl vienu analītisko raidījumu varētu uztaisīt par to, kas ir šīs padomes sastāvā. Es šobrīd neizvērsīšos, bet iesaku visiem ieiet un paskatīties, kas ir nepilna konsultatīvā padomē, kas arī palīdz ietekmēt šo sabiedrisko pasūtījumu, ko atspoguļo mūsu mēdī. Bet runājot vēl par vienu tēmu, kas ļoti tika ierosināti manā izpratnē, ir savukārt tas, ka mums ir jārunā par to, ka mums ir sašķelta mēdīja telpa, un šeit mēs runājam tomēr par latvisko un krievisko, vai krieviski runājošo mēdīju telpu. Un, teiksim, es pārstāvu Reformu partiju, līdz ar to es varu pastāstīt vienkārši no tās pieredzes. Mums ir centriska partija, un mēs ļoti vēlējāmies uzrunāt krievvalodīgo auditoriju, un īstenībā ir neiespējami tikt iekšā šajā krieviski runājošajā telpā, jo viņa ir nobloķējusies. Un tad ir jautājums, kā vispār mēs varam uzrunāt šo sabiedrības daļu, kas mums tiek uzrunāta caur krieviski runājošiem medijiem, un tā skaitā arī Krievijas televīzija, kas mums ir masveidā un dominējoša. Un tieši tāpēc šī problemātika ir jau izprasta, un tieši dēļ traģiskiem Ukrainas notikumiem šeit ir jāsaka, ka tā attīstība jau ir ilgstoša un pamatā jau ir arī nenormālākā korumpētība, kas tur ir bijusi, un valsts izzakšana un tautas neapmierinātība ar procesiem. Tas nav viennozīmīgi, ka tā ir tikai Krievijas iejaukšanās šajā brīdī šīs valsts iekšpolitikā. Tas jau bijis ilgstoši procesu rezultātā. Līdz ar to tas, ko es vēlos, ir, lai mēs radītu Latvijā un Baltijā ražotu saturu priekš mūsu krievu valodā runājošiem cilvēkiem, jo tas pārsvars, kas nāk no Krievijas propagandas puses caur šiem te labi orientētiem, mums ir Austrum Eiropas institūta pārstāvja, kurš bija arī mūsu komisijā, un tur stāstīja īstenībā no analītiskās puses, ka tu skaties, ka šie te Krievijas TV kanāli ir diezgan labi orientēti tieši caur propagandas mašīnu. Tas nāk gan caur izklaidi, gan caur ziņām, caur visu, un, protams, mums ir jāsaprot, ka tie budžeti, kas ir pieejami Krievijai, lai nodrošinātu šovu biznesu un arī ļoti atraktīvu un arī savā veidā tendenciozu materiālu. Mums ir jāspēj caur to objektivitāti, analītiskumu un tā pašā laikā arī atraktivitāti pasniegt mūsu iedzīvotājiem to informāciju, kas notiek no mūsu skaita. Es varbūt nedaudz diskusiju gribētu pavirzīt citā uz gultnē. Tas pat pieminēt par to, ka jums kā partijai ir bloķēti daži informatīvie kanāli vispār. Un šajā brīdī, es gribētu, varbūt vilkt paralēls, vai šajā brīdī, arī nevalstiskām organizācijām, kas pārstāv, viens vai otrs intereses, vai šajā brīdī nav līdzīga situācija, kādas ir, ar Reformu partiju. Jā, tāpēc, ka mums pēc tam projām mēs jau tāds problēmas. Principā man liekas, ka mums ir sabiedrībai vairāk jāiesaistās un jāmēģina ietekmēt tie procesi. Un tieši tas, ka paldies Dievam ir sociālajie mēdīji, kur mēs varam sekot savējiem cilvēkiem, savējiem NVO, kuros darbojamies, vai pilsoniskai sabiedrībai kā tādai, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, lai attīstītu demokrātiju un lai stiprinātu NVO sektoru, šobrīd ir ļoti svarīgi, lai mēs izveidotu neatkarīgu valsts līmeņa NVO fondu, lai beidzot NVO finansējums būtu
caurspīdīgs, jo šobrīd ir daudz finansējumu, kas ir izdalīts caur ministrijām, bet nevienmēr tas ir caurspīdīgi un nevienmēr tas ir izprotami. Līdz ar to konkursu kārtībā, jo šobrīd mums šodien ir viena spēcīga ziņa no Latvijas radio puses par to, ka caur iezīmētām naudām ir vienas politiskās partijas vēlme ietekmēt izglītības saturu skolās. Līdz ar to mēs runājam par to, ka tomēr NVO sektoram jābūt caurspīdīgam finansējumam, par ko viņiem ir jāiztur konkursi, lai viņus saņemtu, un pēc tam arī jāsasniedz tie mērķi izvirzītie, gan arī jāatskaitās par to izlietoto naudu. Diemžēl NVO finansējums nav caurspīdīgs, un par to vēl ir jācīnās, lai to demokrātiju mēs paši stiprinātu un nevis caur schēmām. Virza to naudiņu. Jā, varbūt komentārs. Es gribēju citu pateikt. Man šodien bija, es pārpilnēšu savu šī rīta raidījumu, man bija LMT prezidents Juris Bindi. Mēs runājām par to, ka kāpēc Āfrikā ir attīstītas telekomunikācijas, jo Āfrikā atšķirībā no mums maksā jau par visu, ko maksā ar telefonu un tam līdzīgi. Kāpēc 4G tīkls attīstīts Amerikā un Dienvidkorejā, tāpēc, ka viņi būtu vēl attīstītiem, bet tāpēc, ka viņiem 3G bija tik švaks, ka viņiem bija iespēja pārēt pāri. Un tas, ko es gribēju teikt, ne jau Dainai tikai, bet visai latviešu tautai un visiem latviešu politiķiem, ka dažos brīžos, tas nav uzbrauciens. Es dzirdēju tādus, neteiksim, oldschoolīgus, bet tādus 83. gada pilsoniskās sabiedrības vedošanas padomus par to, kā viņas veido. Mēs dzīvojam 30 sekundes pirms globālām pārmaiņām, cerams pēc asins izliešanas, bet, principā, viņas ir acīm redzami šāvētā. Ir pilnīgi skaidrs, ka kontekstā ar televīziju mums ir 3 opcijas. Pašiem propagandēt, pievērt acis, izlikties, ka nekā nav kas sliktāka opcija, vienkārši pašiem jau aizdēt kaut ko. Un tur vairs nav tās brīvības sajūtas, kur mēs tā baigi cēlu tur no un trālā. Šobrīd ir mūsu uzdevums gan izvērt pārlikt pārtam 3G tīklam. Jo ir skaidrs, ka šobrīd ir mūs jāmobilizējās un jāizdomā to pilsonisko sabiedrības formātu, ja mēs redzam, ka viss apkārt visā pasaulē, Krievijā un arī tepat no Ukrainā, visur ir tāds jauns fašismu vilnis. Ar vārdu fašismus nevis saprot kaut kā tur vienu vāciski, nevāciski, bet principā tāds, kas bija fašismu ideoloģijas pamatā. Visi ir vienoti par, katru žagariņu atsevišķi, buntas tulkot, katru žagariņu atsevišķi neslausīs. Mūsu pat vadošā partija šobrīd, kurā piesaistās reforma partija, skatās vienotīgi. Ir vispārējais, tas, ko pagājušajā mēs vienā konferencē Minskā, bet lielā Krievijas konferencē, ir tāds vispārējais fašistiskais trends šobrīd. Visi vienoti vienā ierindā un principā, kur pat ir pretruna ar to brīvo viedokli. Mums būtu jāpārēc pārēt saglabāt to identitāti. Ja būs kritiskā domāšana, tad cilvēki domās paši par sevi un nevis pieslēsies kādam no spēkiem, kas šobrīd... Vai mēs domājam, ka tie krievi inteliģenti šobrīd nedomā, ka viņi kritiski domā? Viņi vienkārši visi vienoti domā, tikai nekritiski, ir kritiski. Tas vienādi domā. Tas aizvien tas, Ukrainā ko es domāju, ja domā. būtu caurspīdīgs finansējums un šī nauda, par šo naudu būtu iespēja cīnīties visiem NVO, kas ir Latvijā. Redzēt, tā nav tikai utopiska tēze, kuras šobrīd šeit pacēlu, jo par demokrātiju runājot, es jau ilgstoši esmu Latvijas Pilsoniskās alianses padomes locekli, un es zinu, kas ir sektora vajadzības, un tas, ka mēs varētu 46 miljonus no valsts budžeta, kas aiziet tā saucamam NVO sektoram, taiskaitā sporta nozarējam, tomēr caurspīdīgi sadalīt, tad es domāju, ka arī tie mazākuma tautību cilvēki, kas šeit dzīvo, zinot, ka viņi ir īsti iekļauti, un nevis viņiem ir nomērķēt atsevišķām specifiskām programmām nauda, bet tomēr, ka viņi ir integrēti un ka mēs beidzot runātu iekļauti sabiedrībā un mēs beidzot virzītu kaut kādus sabiedrības interesējošos jautājumus neskatoties caur tautību prizmu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un lai tev rastos lai man rastos un lai cilvēkiem rastos piederība mūsu valstī, ir jābūt caurspīdīgiem mehānismiem, kā mēs viņu varam darbināt šo sabiedrību. Es domāju, tur nav pretruna par caurspīdību. Vienīgais problēma pretrunā ir, man ir problēma ar to, ka dažkārt uzliekot uzstādījumu caurspīdīgums kā galvenais, mēs principā pazaudējam saturu. Man tie 46 miljoni, kas tiek iztērēti dažādiem beztermiņu, bezjēdzīgiem, ķeksīšu labā nozīmē projektiem, bezmērķīgiem pārsvarā gadījums, kur vienkārši mēs uzturam jaunu industriju, kas saucās NVO klērki Latvijas brīvajā valstī.
Man tas likās, bet caurspīdīgi sadalīt. Es savukārt nepiekrītu. Es ļoti nepiekrītu. Es domāju, ka NVO sektors ir viena no nozerēm, kas būtu jāattīsta, ņemot vērā iespējamo finansējumu, kas nāk no Eiropas, piesaiste ir līdzīgi kā eksporta precēm. Pie €1, ko tu piesaisti kā līdzfinansējumu NVO sektoram, tu projektu realizēšanā dabū €27 klāt. 1/27. Es domāju, tos sociālos labos darbus, ko NVO sektors dara, gan interešu aizstāvībā, gan... Es pat citu 46 miljonu vienlaicīgi, ka mēs ar Uldi vadījām. Jā, tas ieskaitot diskusijas izrādās, ka nevienā vietā īsti nav prasmīgi, tur tādu visaptvarošu pilsoniskā sabiedrības pat aizmēt. Ne ārstu, bet, vispār, kur vien savu, kur principā visu ir... Tieši tāpēc mūsu pienākums kā sabiedrībai ir sākt skatīties un aicināt tomēr šo te visu izvērtēt un skatīties, kāda ir pievienotā vērtība. Mums beidzot tas ir jāceļ galdā. Diemžēl bija panākt politiskā vienošanās, ka valdības deklarācijā būs iestrādāta NVO fonda koncepcijas izveide. Diemžēl politiķi pēc tam pateica, ka nē, mēs tikai uzsāksim šo procesu. Vēlme nav šo te padarīt caurspīdīgu. Viena lieta, ko teica pilsonis vārdā arhibīskaps Vanaks, viņš to neteica par NVO, lai viņš man piedod, ka es viņu tagad citēšu. Viņam bija pirms gada ļoti fantastiski intervija. Un es no tās intervijas aizgūju vienu politisko. Es Roland, un es atdošu Roland, bet tā diskusija bija sekojoša. Un kāpēc es saku, kur tad ātri viņš tur runāja par termodinamikas likumu. Un tas, kas ir noticies Eiropā, kāpēc mēs runājam par 2014. gadā, par 84. gadu, ja, ir tas, ka termodinamikas likums visu, kas notiek procesā, visu nomudina uz hausu. Tā tad ir jābūt. Jo vienkārši cilvēku, aktivitātes laikā, vienkārši viņam viss sastruktūrējās, bet otrādi. Šis ir tas brīdis, kas notiek ik pēc 50-60 gadiem visās pasaules, attīstības tendencē. Ir vajadzīgs laikam atkal viņu, sakratīt, salikt sērdeni un sastruktūrēt. Šobrīd, principā, ar labām idejām, kas ir sākušās, ārkārtīgi labām, ir panāks pretējais. Latvijā šobrīd ir totālais apātijas vilnis. Ja man būtu dieva funkcijas, es neredzētu, es nesaprostu, kas man būtu jādara, lai šobrīd izkustināt Latvijas iedzīvotājus, sastruktūrēties NVO, lai katrā ciemā būtu foršs, pāraugošs, ciema attīstību pāraugošs NVO, pat vēlēšanās piedalās cik cilvēku. Jūsu partija ir reforma partija, un tagad ir vienotība. Paldies Dievam, ka tie vienotība ir reforma partija gadījā. Viņiem nav cilvēku, pat cilvēki nav gatavi iet listēs. Kā zināms, pat listēs nav gatavi iet. Kur nu vēl NVO, kurš būtu gatavs darīt kaut kāds citus darbus? Listē vismaz kaut kas tur vēl ir banāns, kas piesūst. Tu vispār pēdējā tēzē. Atvainojos, man tiešām būs jādodas, līdz ar to es tā īsti pateikšu. Redziet, tas, kas mums ir svarīgi, ir organizēta pilsoniskā sabiedrība, jo tikai caur organizētiem viedokļu paudējiem, interešu aizstāvjiem un advokātiem, sabiedrības interešu advokātiem, mēs vispār varam panākt rezultātu. Lai viņi tad pārstāv sabiedrības intereses pašvaldības, valsts un arī Eiropas līmenī, kur mums ir pārāvums un kāpēc daudz Eiropā rodās šie anti-eiropisti vai citi radikāļi, ir tas, ka ir bišķiņ pārtraukusi saites starp Eiropas Savienības pārvaldību un iedzīvotājiem. Mums nav tā tiešā kanāla, kā nodot to pievienoto vērtību, kāpēc ir ļoti labi būt Eiropas Savienībā. Līdz ar to īstenībā te pienāk atbildība uz Nacionālo parlamentu pusi un arī uz deputātu pusi ir skaidrot saviem iedzīvotājiem, kur ir tas labums, jo, diemžēl, pie labām lietām ātri pierod un aizmirst par to, un domā, ka tas ir pašsaprotami, bet demokrātija arī ir viena no lietām, kas ir jāuztur. Un tas, ko pēdējo tēzi es gribētu tikai vēl aicināt, lai mēs stiprinātu demokrātiju, 50% no iedzīvotājiem ir sievietes, politikā arī jābūt 50% sievietes. Diemžēl Saeimā mums ir tikai 23% un ministru kabinetā 30%, bet arī tajā pašā Eiroparlamentā mums ir tikai 35% sievietes. Es ja tu pat piemini Rudzīt, es viņam nepiekrītu šajā aspektā. Es zinu, es uz šo te nepakļaušos. Jā, labi, mēs turpinām diskusiju, mums diemžēl šajā brīdī. Lai paslēcam galā. Protams, es caur jums, viņam un caur viņu visai Latvijas sabiedrībai. Obligāti. Līdz ar to vienkārši es saprotu, ka ļoti nāc tuvāk, jā. Atkal
cieties vienkārši. Es gribētu atgriezties, tad jums izskanēja tāds vārds, kas bija atslēgas vārds propaganda. Un viens konkrēts piemērs. Tajā brīdī, kad es no Latvijas iebraucu Lietuvā, es braucu ar mašīnu, es, protams, tajā brīdī kaut kādu radio klausos, es vienmēr uzgriežu radiostaciju, kas skan krievu valodā. Kur raida brīvību saprotu testēt? Kādu nu, ja, jo tur ir vairāk kanāli. Ja. Un man liekas pilnīgi loģiski, ka tā dara ļoti daudz, kas brauc arī no Lietuvas puses, ja, ka viņi uzgriež nevis latviešu valodā, bet krievu valodā. Labi, tas nav problēma izdarīt. Jā. Jo pārstādīs Latvijas. Jā, precīzi. Bet, ja šajā gadījumā būtu gan radio, gan televīzijā kanāls krievu valodā, tas ir, par ko mēs runājam pēdējos 20 gadus. Ja? Un atcerieties, viens no projektiem vispārībā bija LTV7 pārtaisīt kā krievu valodā runājoši kanālu, kur bija daļai tendences, tad viņi tā kā samazinājās, tad pārtaisīt par sporta kanālu un tā tālāk. Ja? Tad mēs atkal atgriezušies pie krievu valodā runājoši kanālu izvērtē. Un līdz ar to, man liekas, ka tā ir pilnīgi normāla situācija, jo tas nav runa tikai būt lojāliem pret šeit dzīvojošiem krievu valodā runājošiem. Ja krievu valoda šajā reģionā vēl joprojām ir vairāk lietojama nekā angļu valoda, tad loģiski, ka šādi iespēja ir jāizmanto. Un tas man liekas pilnīgi normāli veidot šādas propagandas kanālus valstī. Vēlreiz, problēma, kur es redzēju, ka bija tas RDR un kurus kanālu slēgšana, tad man arī nācās to šur komentēt, un tad tas man jautājums man uztrauc. Kāpēc? Vēlreiz. Mēs redzam, ka nodarbojas Krievijas kanāli, un manuprāt, viņi arī paši pat neslēgtu savu tādīt propagandas uzstādījumus, visu skaidrs, visu nopietni. Punkts 2. Tad, ko mēs varam darīt? Mēs varam nepievērst uzmanību, nav iespējams. Palaist viņu pašplūsmā nav iespējams. Tur ir reāli īstenībā. Tad ir divas opcijas. Pirmā opcija slēgt, bet tad brīdī, kad es ierunājos ar sevi par slēgšanu, man ir kauns. Mēs preses brīvības dienā runājam par slēgšanu, vienas puses. No otras puses ir otrs iespējamais variants neslēgt un radīt pretsvaru pašam. Principā nodarboties ar to pašu, ko nodarbojās viņi. Tikai mēs, protams, uzskatīsim, ka mēs nodarbojamies taisnības vārdos, cīnoties pret dēmonu, kur viņi savukārt uzskatījuši to pašu par mums. Atkal, es veidoju pēdējās 20 gadus atpakaļ Latvijas valsts priekš tam, lai kaut kādā 2017. gadā nodarbotos ar propagandas mašinēriju. Man kaut kā kauns par to, bet tās ir divas opcijas, jo nav trešā. Nav jau cīnismē, nav trešā opcija. Ir divas. Un vienīgais, ka vienkārši mums no šīm divām sliktajām lietām, visdrīzāk pat abas vienlaicīgi jāizvēlās. Jāizslēdz, un paši vajag uzmanīt. Šeit es tev nedaudz nepiekrītu. Paskaidro. Tātad, skaties. Latvija kā valsts, kā zināms pilsoņu kopums, kuri nodarbojas ar to, kā tieši tāpatās kā ģimene savā dzīvoklī, kādā krāsā sienas krāsot, kur liksim televizoru un tā tālāk un tā tālāk. Un tā ir tā fiziskā, tā skaitā arī virtuālā daļai, telpa, ko šie pilsoņi pārvalda. Un viņi ir jāpārvalda. Tāda ir viena no valsts funkcijām pārvaldīt šo telpu. Ja? Un tajā brīdī, kad šajā telpā parādās informācija, kas ir klāja propaganda, tajā brīdī izslēgt šo televīzijas kanālu man neliekās nekas pārdabisks un slikts, jo mēs runājam tikai par vienu lietu. Mēs runājam par to, kādi šie kanāli ir pieejami oficiālos izplatīšanas kanālos, kurus pārvalda Latvijas valsts radio televīzijas centrs un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Protams, ka tieši šos pašus kanālus, tieši tāpatās kā jebkuru, praktiski šobrīd, jebkuru televīzijas kanālu pasaulē, tu vari skatīties televīziju, tu vari skatīties internetā, ja?
Bet šajā gadījumā tas ir tavs personīgais patēriņš. Tieši tāpatās, kā es nezinu, atsevišķās valstīs, piemēram, nezinu, kaut kādu vieglo narkotiku lietošanu, kur tu personīgam patēriņam drīksti, ja, bet tālāk jau tu vairs tā kā nedrīkst izplatīt. Ja. Un tas man liekas absolūti normāli. Un es šeit neredzu nekādu preses brīvības pārkāpumu. Un man liekas, ka šeit ir jābūt vēl krietni ātrākiem un precīzākiem soļiem, lai sakārtotu šo situāciju. Es taču to neteicu tekstu, ka es neatbalstu. Tu saki, ka tev ir zināms šaubas. Nē, es neteicu tekstu, ka es neatbalstu to darījumu. Es teicu tekstu, ka pārdomas procesa laikā, tas saucās griezt. Tā ir brīdī, kad tu kā esi pirms tam sevi nostabilizējis uz pārdomu, ka mēs esam tik spēcīgi, ka mums nekas nav ietekmēt, ka mēs esam tik spēcīgi, ka mēs varam ļaut visiem brīvi runāt, ka mūsu brīvā runāšana ir gan mūsu pamatvērtība un tā tālāk tā projām. Tajā brīdī, principā, tu vari izlikties, ka tas tā nav, bet mēs šajā brīdī mēs tos pamatus, tas, ka mainās situācija, piekrīt, bet mūsu pamats, iepriekšējais pamats bija tā skaitā brīvība, kā absolūtā. Un tajā brīdī mēs viņu laužam. Un tajā brīdī, kad tas notiekās, kur ir uzmanība. Jā, to ir saprast. Nē, mēs pilnībā nelaužam. Jo šajā gadījumā tieši tāpēc, ja mēs iziesim uz ielas, ja? Uz ielas ir zinām ceļu satiksmes noteikumi, kuri nav pieņemti vienas dienas laikā, bet viņi ir vēsturiski izveidojušies. Kāpēc tad pa labi griezties, pa kreisi griezties, kurās valstīs ir atļauts? Tur labais pagrieziens pie degošās būtnes, kurās ne. Tā, jā. Tas ir normāli, mēs vēsturiski esam līdz tam aizgājuši. Un visi cilvēki, kuri saka, ok, es gribu braukt pa šiem ceļiem. Viņi apņemās ievērot zināmus, kopīgi pieņemtus kārtības normas, ja, kuras, protams, ir pārstāvēta kāda organizācija, pēc tam to uzraudzīja. Un tieši tas pats attiecās par mēdīju telpu. Mēdīju telpā mēs kā sabiedrība esam to vienmēr direktni sekojuši. Mēs ļāvām tam traktoram braukt pa to ceļu. Jā, ka visi traktoristi ir mūsu brāļi. Zini, kāpēc mēs atļāvāmies? Mēs atļāvāmies to darīt, tāpēc, ka mēs visu laiku skatījāmies par plecu ar ideju. Kad tika Krievija tagad kaut ko nepadomā? Jā? Un nesāk mūsu process nelaist pie sevis un tā tālāk. Šobrīd situācija ir radikāli mainījusies. Vairs nav jautājums par šprotēm. Šobrīd ir jautājums par izdzīvošanu. Un šie ir pavisam citi spēles noteikumi. Šie ir pavisam citi spēle. Un mums vairs nav jāskatās pār plecu, ko teiks mūsu lielais kaimiņš. Es tagad runāju par, kā neteiksim, kā provokātu, kā mūks, es te varēs par citu. Piekrītu, ka jādara. Tur nav jautājums par to, ka nepiekrītu. Runa ir par to, ka piekrītu, ka jādara. Es par to, ka mani fabula, ka mēs līdz šim bijām uzstādījumi, ka viedokļu brīvību, par ko es par šodien saku, arī propaganda ir viedoklis. Kaut kādā veidā, ka viņi ir, kaut kādi ir. Punkts pirmais, bet kas ir sliktākais, kas man uztrauc. Es zinu, kādā būtu tāda cilvēka kā Abrams un citi pieredzējuši. Viņi varētu personiskās pieredzes atstāstīt. Kā šodien mēs likvidējām šito pasākumu, parīt mēs likvidēsim vēl kaut kādus aizpildījus tā, jo vienkārši principā tas stāsts par to, ka izdzīvošana pieprasa. Tas trends, viņš aug, viņš neapstājās. Tajā brīdī, kad tipā es biju Ukrainā vairākas reizes šā pēdējām dienām. Sākumā, kad bija Maidans un kad paņēma pie dziesmas visus Maidana objektus, viss bija perfekti. Mēs parādījām demokrātisko attīstības formu un tam līdzīgi. Tajā brīdī, kad tas Maidans nonāca uz Doņetskai, tad tajā brīdī bija jāpārts, ko tagad jādara? Mēs vakardien vispār visi mūsu uzstanovka bija priekš publikas, ka mēs Maidana jaunā filozofija, mēs ļaujam cilvēkiem pašiem pārņemt objektus, darboties ministrijās un tam līdzīgi. Krievis bija par Doņetskā. Smieklīgi. Tādā ziņā smieklīgi, stulbi un viss kopā vienā personā. Pagaidiet, tad respektē. Es zinu atšķirību, ka tur ir zaļie cilvēci. Jā, precīzi. Tas ir milzīgs apstākļus. Mēs atgrīsim, ja mēs gribēsim, tad es dosim vienmēr.
Es taču neaizstāvu vēlreiz, vasara Dievs nepārprot. Okay. Par to, es runāju par principu, ka vienkārši mainoties spēles noteikumiem, viņi nemainās tikai kontekstā ar vienu pasākumu. Jo iespējams, ka kaut kādā vienā ciemā, kaut kādā mistiskā ciemā, nemaz nebija zaļie cilvēks. Tomēr, ar to kritisko masu, par ko mēs pēc tam runājam, būtu jāpievēr, ka varbūt tajā vienā ciemā, konkrētajā ciemā nebija tas zaļie cilvēks. Un tur vienkārši cilvēki, vai tu būtu gatavs tagad piemēr pēc, ka kaut kādā tur Jelgavā, Pieelgavā, vienalga kurā Rujienā, vienalga tie, nezinu, latviešu mežabrāļi no ciema vai krievu puiši no blakus ciema, ka viņi tagad paņem to ciemu padomu savā kontrolē. Es pret to esmu. Protams. Jā, pagaid vēlreiz, pret. Kāpēc tu mēs esam pār? Okay, varbūt šajā, es saprotu, ka mums kurā gadījumā aizējām atpakaļ pie diskusijas nedaudz tēmas, un mēs tam pašlaik noteikti aizgājām. Es par to, ka nevajag ieviest jaunus principus arī attiecībā pret to, jo pēc tam viņi pašiem būs, jo atrast apstākļu vārdus, kāpēc tur mēs esam par un to pret, ar mūsdienu jaunajām tehnoloģijām pārēstādiem otru nav problēmas. Es par to, ka saglabājam to stūrakmeni, ka viņas vispār likums kā likums, piemēr pēc likums ir pāri visam. Jā. Piemēr pēc, tad presi brīvības, viedokļu brīvība ir pāri visam. Arī par, nezinu, par 16. mārtu un arī par 9. māju. Jā, bet es gribētu vienkārši pašās beigās varbūt nedaudz pavirzīt sarunu uz vienu citu aspektu. Proti, tas, kas šajā gadījumā nedaudz disonēja, nauda un saturs. Nauda un saturs, ja kurā gadījumā mēs runājam, teiksim, šajā brīdī, kad ir Krievas propaganda mašīna, kurā ir ļoti liela nauda apakšā. Mēs runājam šajā brīdī, kad ir savukārt atkal ir komerc šajā brīdī, tad dažāda veida mēdī, kur atkal, teiksim, cik nauda apakšā. Un kā šādā veidā, teiksim, šis te naudas jautājums vienkārši viņš ietekmē šī brīdī šo te preses brīvības. Es varu pateikt, kas man liekas, teiksim, varbūt tāds liekas, jo tad, kad mēs gribam kaut kādu informāciju, teiksim, vienalga, teiksim, šajā brīdī tas ir nevalsts organizācijas informācijas vai kāda cita informācija dabūt tiešām, lai izlasa, ja? Protams, ir variants, ir šajā gadījumā, ka mēs varam griezties caur kādām presrelīzēm un panākt, teiksim, ka šī informācija tiek izlasīta, mēs varam izmantot sociālos mēdījus, bet tajā pat laikā, teiksim, ja mēs gribam tiešām, lai šajā brīdī šī informācija aiziet tālāk, mums jāizmanto, es atvainojos, labi apmaksāti PR speciālisti, kas īstenībā nodarbojas reizēm pat ar kaut kādu žurnālistu uzpirkšanu vai kaut kā tam līdzīgi, lai, teiksim, šī informācija aiziet tālāk vispār. Vai tas tomēr... Es tomēr domāju, ka, ja mēs atgriežamies pie jautājumu par nevalstiskām organizācijām, šeit ir milzīgs potenciāls. Kur potenciāls slēpjas? Potenciāls slēpjas tajā, ka, ja nevalstiskās organizācijas ir spējīgas veidot sākumā kaut vai, sauksim to par interešu pulciņiem, loģiski. Tas ir pirmais pamatprincips, Un ja šīs nevalstiskās organizācijas māk strādāt ar jaunām mediju iespējām, un kas ir jaunās mediju iespējas? Tas nozīmē, ka katra nevalstiskās organizācijas mājaslapa, kurā tiek ievietot informācija, var izrādīties ļoti interesants un pat nepieciešams, citējams avots, arī tiem tradicionāliem mēdījiem, kur mēs sakām, nu jau tikai var naudu izdarīt. Bet kurā gadījumā viņš tiks citēts? Viņš tiks citēts tikai tajā gadījumā, ja nevalstiskās organizācijas biedri to pirmkārt lasīs, otrkārt tālāk izplatīs. Un te, manuprāt, ir tas enerģijas avots, kas ir dažās situācijās pat spēcīgāks nekā naudas avots. Jo cilvēks par naudu ir gatavs no 9 līdz 4 darēt. Un 5 vairs ne, tāpēc, ka tajā brīdī darba laiks beidzās. Savukārt, ja viņam ir cita motivācija, un te ir nevalstisko organizāciju uzdevums, tas var ļoti spēcīgi attīstīt mediju lauku. Mediju lauku viena iemesla dēļ.
šobrīd budžeti visiem tradicionāliem medijiem krītās, tāpēc, ka krītās auditorija, krītās reklāmas ienākumi, un žurnālisti labā nozīmē ir kļuvuši slinki, viņi arī sēž Twitterī, viņi skatās, par ko cilvēki raksta, parādījās interesanta ziņa. Ja? Paskatieties kaut vai valsts rādījā, ja? Viņiem ir regulārais Twitter apskats. Jau tas tiek izmantots kā informācijas avots. Un te ir jautājums tikai, kā tad šajā vidē būt aktīviem, lai jūs ieraug un pēc tam citē. Piekrīt Rolandam par to, ka cilvēkiem ir jābūt pašiem aktīvākiem. Tas, ka ties Twitteris izsit kaut kādu rogu, jo mēdī arī tradicionāli nevar nerēģēt, jo viņiem ir lielos vilcienos tikai viens uzstādījums, ko viņi grib panākt. Viņi grib, labā nozīmē viņi, tas ir, ka būtu ļaunie mēdī. Viņi grib būt straumē kopā ar lasītājiem. Un ja ir tā, ka lasītāji visi apspriež, mēs apspriest to vienkārši parasto mēdī saturu, tad neticu, ka vēl vecos laikos visos portālos galvenā ziņa būtu bijusi par to, ka TV3 privāta kanāla, privātā šovā, privāts džeks ir uzvarējis karaoke konkursu. Un tā nekad nebūtu bijusi galvenā ziņa lielajos portālos. Bet ņemot vērā to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki vakarā to apspriedīs Twitter akauntos par to, vai tur nezinu konkrētais, kas tur uzvarēja, ir labāks, ir sliktāks par to, kas ir otrā vietā. Nu, tad nevar nesakot tam līdzi. Tas nav tāpēc, ka vienkārši Rolands bija ietvītojis Twitterī, ko viņš domā par kādu no viņiem, par Alfredu. Nē, ne jau konkrēti, vienkārši viņi zinot, tas Twitters rāda to sociālo... Tas ir precīzi, tas, kas šodien notiek mediju laukā. Viņš šodien ir tā saucamais jau 2 vai pat 3 ekrānu fenomens. Ko tas nozīmē? Ka viens ekrāns ir, sauksim, lielais mēdījis, tradicionālais mēdījis, tagad ir televīzijas ekrāns, otrs ekrāns ir tavs dators, kurā tu sēdi un vienlaicīgi tu esi Twitterī vai Facebookā vai vēl kādā citā kanālā, ja, kur ir tava auditorija. Un bieži vien interesantākais notiek jau šajā jaunajā mēdījā. Kāpēc interesantākais? Tāpēc, ka tur veidojās sarunas, tāpēc, ka tur veidojās dialogs, tāpēc, ka tur tā spēle ir interesantāka nekā ieraksts televīzijā. Bet viņš nav savrūti ņemams. Nē, viņš nav savrūti. Tu nevar skaties sastrēgumu stundu un skaties, ko komentē, tikai neskaties sastrēgumu stundu, ko komentē. Nē, tas ir 3 vai 2 ekrānu fenomens. Jo trešām vēl ekrānu fenomens ir, trešais ekrāniņš ir vietālums. Jā, tas jāielācīt. Un līdz ar to, manuprāt, tā ir tā tendence, par ko mēs jau runājam, kas veidojās, ja, ka tradicionālais mēdījis bieži vien ir tikai tas sarunu temats, kurš pēc tam kļūst interesants jau šai virtuālā vidē. Savukārt, virtuālā vidē sāk veidoties jau savu viedokļu līderi, un tagad ir jautājums, kā NVO kļūt par šādu viedokļu līderi, kā piedalīties šādās sarunās, kā labā nozīmē izmantot to savām interesēm. Ok, pēdējais jautājums mums laiks iet uz beigām. Iedomāsimies situāciju, ka šīs diskusija būs pēc 5 gadiem. Paslapņosim varbūt. Kas būs aktualitātes, jūsuprāt, teiksim, šajā gadījumā, šādā pašā diskusijā, teiksim, pēc 5 gadiem? Jūs domājat, teiksim... Es domāju, ka pat nav jāņem 5 gadi, bet ņemam 5 termiņu, ja? Tātad šajā gadā ir pilnīgi skaidrs, ka parādīsies daži jauni ļoti interesanti produkti, kas ievērojami var sākt mainīt arī mēdīju lauku. Piemēram, viens no produktiem ir Google brilles, kurus jūs vienlaicīgi varat lietot ar vienu aci, skatīties realitāti, ar otru aci saņemt informāciju no šīs virtuālās pasaules. Ja. Tas jau ir viens jauns produkts, kas var ievērojami izmainīt šo mediju lauku. Vēl citi produkti veidojās paralēli.
Ja? Bet tā ir atsevišķi vairāk tehnoloģiski saruna. Bet ir skaidrs, ka tas ievērojami mainīs, pirmkārt, tas ievērojami mainīs mediju lauku, otrkārt, tas padarīs vēl ātrāku un vēl tiešāku piekļuvi gan informācijas avotam, gan atgriezenisko saiti, kādā veidā to iespaidot. Ja. Un te es domāju, šis ir viens ļoti liels izaicinājums vispārībā sabiedrībai. Kā izmantot to enerģiju, kas ir katrā no skatītājiem, kā padarīt caur šo viņa ietekmi arī to produktu, ko viņi veido vēl interesantāku un vēl saistošāku. Un es domāju, ka te mēs 5 gadu laikā redzēsim ļoti interesants lietas, bet es domāju, ka tas būs jau citos ekrānos. Kristiāns, tavs prognozes. Krievijā internets nebūs, viss nebūs. Nē, tas Rolands jau teica, ka Krievijā palaižot šo ziņas par Facebook, cionistisko izcelsmi, jā, tur jau atklāt, jau uzvārstu cukari. Jo ir skaidrs, tas ir Facebooks ir cionistu un FSB, rūkārti tūkojās tie cikla projekts. Bet, ja nopietni es neaponēšu Rolandam, jo viņš nostāstīja, ko viņš redz un lasa par tehnoloģiju attīstību, un es tur neredzu nekādas pretrunas. Es redzu pretrunas ar to, ka ja savulaik, un es atceros tos pirmsākumus, ja man bija netīšām palēmējies būt tieši Amerikās to lielo diskusiju, kas bija par tā pirmā 96. gadā, kas tad notika tas lielo mediju saimi, un toreiz bija diezgan interesanti, tur tādi cilvēki kā Mērdoka un citi, kad viņi to teica, likās, ka kosmoši, Džeki, jūs kaut ko nesaprotat, ka tas un tas nebūtu. Neviens medijs neizmirs, bet veidosies paketes, mediji vairs nebūs informācijas avot, bet būs tavs deleģētais filtrs, un kad cilvēku attīstība īstenībā būs nevis līdzi sekojoša tām, kā attīstās informācija. Būtu loģiski apritāk, jo vairāk informācijas, jo gudrāk mēs paliekam. Tas pretējais. Cilvēks smadzenes nav spējīgs apstrādāt to daudzumu, kas ir. Tā rezultātā ir 2 varianti. Vai es pats kļūstu par profesionālu mediju redaktoru, kas principā ir tad, ja tu esi šizofrēnīgs, jo tad neko citu nedara, vienīgais, ko tu secini visu laiku, kas notiekās tur Ukraiņi, Krievi, tur trālā. Tad līdz ar tu paļaujies uz vienu, vai tu skaties kaut kādu tur Krievu kanālu un pieņem visu par pareizi, vai tu skaties tur kaut kādu citu kanālu, arī pieņem visu par pareizi. Nedomā, neseko, jo principā tas te uzbudina. Problēma, kas rodās cilvēkam, ir, ka ja tas būtu savādāk, ja tā interneta attīstība būtu bijusi vēl 20 gadus agrāk, kad, principā, cilvēki dzīvoja zinām vērtību orientācijā, ķipa ģimene, tur baznīca, kaut kādas citas vērtības, ja padomu laikos bija kaut kādas citas vērtības, bet viņas bija, tad bija noteikts vērtību daudzums, kas bija. Tad šis internets būtu pielicis kaut ko vēl klāt. Principā, vispirms tik novārdīts, ne jau apzināt. Bet, vēlreiz, atložamies pie tā termodinamikas likuma. Vispirms novārdījās vērtības, tad parādījās internets, kurš nevērtību atmosfērā radīja vēl lielāku haosu galvās. Tu nezini, kas notiekās Ukrainā, tu nezini, kas notiek Sīrijā, tev ir pilnīgi putra. Tajā brīdī, kad tu to nezini, kas notiekās ar tevi, tu sāc par vērtību uzskatīt kaut kādus uzskatus. Lembergs ir zārgas. Nē, Lembergs nav zārgas. Tu viņu pieņem pie sevis, un tu jau tajā brīdī to internetu sūklī gribi iegūt apstiprinājumu. Kas principā nozīmē to, ka tu, kā cilvēks Latvijas apstākļos, Latvijā, Krievijā, arī Eiropā, viņš kļūst par tik vadāmu objektu. Tu vienkārši tā iespiedi viņam sarkano krāsu trešajā koridorī, kaut kādā tur ekrāna augšā. Viss aizpēl, viss aiziet līdzi. Ja tu man jautā, ko es redzu nevis Googles brīles. Es redzu tendenci, kas saucās, ka būsim godīgi, es to terminu teiktu tā, vispār debilizācija būs sasniegusi savu kulmināciju pēc gadiem 5. Cilvēki ies maršais ierindā un leposies ar to, ka viņi maršai ierindā. Un nevis ies, bet pīstam izgaršot maršais, ka mēs esam tur tā un tā. Tāpēc to rāda, tā kā tos Jobs savulaik prognozēja pats savās Pixar movie filmā. Tīpa tur, es nezinu. Vāla Lī
no vienas puses, un tagad tur augšā, tur viņi tur kosmosā, ja mēs atceramies, kā viņi tur braukā, tas viss ir, es tur redzu ikdienā. Un tas mainīsies vienā brīdī, kad cilvēki izgaršos to pasākumu, būs zināms refresh, un tad no jauna divi varianti, vai tas internets pēdiņās čuriki nobruks, un tad cilvēki atgriezīsies pie tā, ka klausies, vai labi lasīt dāmu, bet tas daži nenotiks, viņš nevar nobrukt tādā veidā. Ja variants divi, ka vienkārši, ka viņi atgriezīsies, ka būs atkal tas svērtienes slēnām ir atpakaļ. Šobrīd nav jēga runāt, šobrīd cilvēki nesapot iegūt. Nu, viņam liekas, ka mēs esam brīvi. Ir vēl trešais scenārijs. Trešais scenārijs ir izaicinājums, kurš veidojās visai civilizācijai kopumā. Ko es ar to domāju? Ja līdz šim galvenie izaicinājumi bija tomēr kāri savā starpā, kas visu novārda, tā kaut tagad sāka visu novārdīja, sākam atkal celt no sākuma, kurš labāks un tā tālāk. Bet tas viss notika vienas planētas robežās. Tad viens no izaicinājumiem, viens no izaicinājumiem ir, bet to var izdarīt tikai civilizācija vai cilvēks kopā. Tas ir, kādas iespējas ir, vēl ir sākusies tagad viena no misijām, Mars 1, kādā veidā, vēl Latvijas, kas arī nopircis biļeti tikai vienā virzienā, teorētiski. Kādā veidā tātad attīstīties jaunā veidā, kāds līdz šim nav bijis. Tas var saliedēt. Tas var saliedēt, jā. Tā nav bijis. Arī pirms tiem gadiem domāju par to, kā visai cilvēks vajag kopā. Tas vienalga, ka es vienīgais uz ko ceru, ka tas debilizācijas atgriešanās no debilizācijas notiksies nedaudz mazākiem upuriem, kā tas bija pie pārējām. Tas būs tajā brīdī, kad mēs pārstāsim uzvesties kā patērētāju sabiedrību. Roland, mēs nevaram to ietekmēt. Okay. Es domāju, mēs nevaram ietekmēt to ar savu personīgo rīcību. Ok, labi, šīs pozitīvi bēdīgās nots mēs beidzam šo diskusiju. Paldies!